Sveicināti, mīļie draugi! Jūs iespējams tagad dzirdat ārā šāviņus, sprākst kaut kas. Neuztraucieties, Dievs mūs nav aizsūtījis ne uz kādu kara zonu. Vienkārši ir iestājies ilgi gaidītais 2014. gads. Ārā ir salūts, un viss notiek katrā gadījumā. Gribējās vienkārši atskatīties uz 2013. gadu. Atskatoties 2013. gadu, vienkārši tas bija brīnišķīgs gads. Vienkārši manā prātā nāk Sviķakungs no Skotijas, sveicināts Sviķakungs. Dievs vienkārši mūs aizsūtīja pie viņa visu ģimeni. Man bija likās, ka Dievam plāns, lai es tur pastrādāju Fish Factorijā. Dievam bija plāns, lai es pastaigāju ar plakātu pa ielu to, ka debesu valstī bija tuvu pienākusi, ka ir pienācis beidzot laiks atgriezties no grēkiem un ticēt uz evaņģēliju, kā arī cilvēkiem pienācis laiks piedzimt no gara, ielaist Jēzus Kristus savā sirdī, kā arī bija lūkšana grēkložēls. Sieva Dievs arī pielika man klāt, ka viņa gleznoja ļoti svaidītas bildes, un mēs tās ielas bijām pašā Skotijas centrā, tajā Inverness centrā, kur mēs dzīvojām. Un katrā gadījumā tāds laiks gāja, un iestājās 2013. gads. 2013. gadā mums piedzima dēls, Viljams, 6. janvārī, tieši uz pareizticīgo Ziemassvētkiem. Pēc tam mēs atbraucām uz Latviju. Latvijā turpinājās evaņģelizācijas Rīgā, diezgan bieži, kā arī vēl ļoti daudz lietas tika izdarītas Dieva druvā. Un tad sieva palika atkal stāvoklī. Un interesanti bija tas, ka mēs nezinājām, kas tur būs, puika vai meitene. Un situācija bija tāda, ka augustā Dievs mums iedeva vārdu viņam, Emanuels. Un 24. naktī viņš piedzima, no 23. uz 24. tieši no Kristuma dzimšanas dienas, ko viss svīt piedzima mums vēl viens dēliņš. Un tā kā skatoties uz šo gadu, šis gads bija svētīgs, jo mums vienā gadā piedzima 2 dēli. Slavēts ir Jēzus Kristus. Tas tikai pateicoties viņam, jo, kad agrāk es dzīvoju bez viņa, mani gadi, viņi tika tukši pavadītas. Var atskatīties uz jebkuru gadu, viņš bija tukši. Dzeršana narkotikas policijā. Kaut kāds krimināla process beidzies, jeb sācies. Bet ar Jēzu Kristu iedomājieties, cik brīnišķīgs bija 2013. gads. Un vēl pašā 2013. gadā Dievs ielika man sirdī vienu projektu, par kuru es negribu tagad stāstīt, par to es gribētu jums izstāstīt nākošu gadu. Tas bija brīnišķīgs projekts, kur ne no kā radās kaut kas, no neredzamā radās redzamais, sataustāmā veidā. Un es domāju, ka es jums to varēšu izstāstīt nākošu gadu. Katrā gadījumā atveriet sirdi Jēzum, lai dzīvais Dievs ienāk jūsos, un lai viņš tas, kas jūs vada, jūsu dzīvi, jo tā dzīve ir brīnišķīga. Slavēts Jēzus Kristus. Arī liels paldies manai sieviņai, kas izturēja šito visu. Arī lielo spiedienu, tomēr vienā gadā piedzemdēt 2 gabalus, tas ir diezgan grūti. Slavēts Jēzus, ka viņš nedēļ spēku, izturību. Paldies arī kungam par manu brīnišķīgo sieviņu. Amen.